Tad jautājums sekojuši. Ja ar privātu vai uzņēmumu busiņu līdz 3,5 tonām tiek veikti starptautiski pārvadājumi ārpus Latvijas, kad rodas pienākums izmantot tahogrāfu un ievērot braukšanas un atpūtas laika prasības? Ja tiek veikts komerc pārvadājums, tātad par to maksā naudu. Jautājums, vai par to maksā naudu? Jautājums, vai par to maksā? Pieņemsim, ka maksā. Kāds Tā, maksā? ja maksā, tad tas ir komerc pārvadājums. Tādā gadījumā vajag tahogrāfu. Ja nemaksā naudu par šo pārvadājumu, viņš ved savas firmas mantu ar busiņu līdz 3,5 tonnām. Šajā gadījumā tas nav komerc pārvadājums un nav kabotāžu pārvadājums. Tātad tas ir pašpārvadājums. Pašpārvadājumam ir prasība būt aprīkotam ar tahogrāfu, ja šofera pamatnodarbošanās ir šī vadīšana. Pieņemsim, viņš kaut kāds betonētājs ir un savu betona maisītāju grib aiziest uz šauļiem un tur kaut ko samaisīt betonu. Ja viņa pamatnodarbošanās, tam jābūt pierādāmam dokumentāli, darba līguma vai kā savādāk, ka viņa pamatnodarbošanās ir celtnieks un viņš izmanto šo busu tikai aizvest mantas, kuras pieder firmai, tas nav komerc pārvadājums un viņš nav pamatnodarbināts par šoferi. Tādā gadījumā viņam nevajag. Bet privātu personām joprojām līdz 7,5 tonnām, ja runā par privātu personu. Tad privātu personām joprojām ir 501. regulas 3. panta H apakšpunkts, kurš saka, ka nekomerciāliem kravu pārvadājumiem līdz 7,5 tonnām pa visu Eiropu var braukāt bez tahogrāfa. Tātad, ja tas ir nekomerciāls un nekomerciāls, ir tāds, kurš nav ne pašpārvadājums, ne komercpārvadājums. Tātad privāta persona, ved savu... Sev, nopirkt tur kaut kādu... maisītājus ved. Jā, nopirkt uz savu vārdu, polijas, ved mājās sev betonu maisītāju. Pēc dokumentiem policists nospriedīs, vai tā ir vai nav privāta manta, un tad viņš... Šajā gadījumā betonu maisītāju uz savu vārdu nav nekāda problēma. Līdz 7,5 tonnām ved privāti sev kā vien grib, un tur tās 2,5 tonnas nekas netiek prasīts. Bet pašpārvadājumiem šobrīd, ja viņš nav nodarbināts pamatdarbā par autovadītāju šoferi, tad viņš joprojām var turpināt bez tahogrāfa. Bet jāpierāda.